Šitajā TikTokā, tūlīt tev parādīsies. Tagad vajadzētu. Sinhronizācija būs kaut kāda. Cik čaus, ir jau kāds jāsaka. Čau! Es tik vairs sastāvēšu. Čau, tehniskās problēmas, nē, jautājumi. Tā, čau, sveiciens pirmsvētku laikā. Un čau, kas skatās. Tūlīt arī redzēšu, cik daudz jūs esat, tad es varēšu zināt. Jā, šodien mazliet sievišķīgāk. Šodien mazliet sarkanā krāsa vai mazliet kaut kāda romantiskāka, kas ir apakšveļa. Un varētu parādīt jums kāds variants ar mūsu pieejamo etam skaisto apakšveļu, kurai ir tikpat skaista cena. Man liekas, katram eksemplāram ir sava odziņa un pamazām skatīsimies un arī cenas pārbaudīsim kopā. Ja? Tā, čau, kas tur pievienojās, ja? Ir, ja? Čau! Lūk, tātad pirmās apakšbiksītes. Es varētu parādīt sarkanā krāsā. Dāmas, etam apakšeļi nāk no Francijas, un Francija pati pa sevi. Un kā es sapratu, ka laikam jāizrunā ir žetēm, tas ir es mīlu, un tad ir etam, ja? Tātad žetēm, etam, kaut kā tam līdzīgi. Lūk, nav svarīgi, kā izrunā, bet doma var saprast, jo kvalitāte ir vienkārši magic. Lūk, šādas te apakšbiksītes. Mums ir dažāda veida izmēri un arī fasoni. Taču praktiski gandrīz neviens nav šajā te, teiksim, 10 eksemplāru vienā, 10 otrā, 10 5. Tā kā, jā, lūk, šīs te apakšbiksītes sarkanās, ļoti skaistas. Zīdīgs materiāls. Tūlīt parādīšu. XL izmērā, ļoti brīvas. Ja, brīvas. Un varam sākt minēt ar zemāko cenu vai vēl kaut ko, jo cena ir vienkārši kosmosi lēta. To es varu garantēt. Šīs te cena oriģinālā ir 11 eiro, pie mums viņa ir 4,40. Tehniskā puse ir, jā, čau. 4,40, kur jūs vēl varat dabūt apakšbikses par šādu cenu. Spilgti sarkanā krāsā un ļoti patīkams materiāls. Kādam kaut kas interesē, mēs noteikti varam visu sarunāt WhatsAppā, kaut vai e-pastā. Tieši raidē varam šeit sarunāt, atlikt varu. Čau! Jā, tās ir manējās, jā, mierīgi, jā, man sacīt patīk šis modelis, jā. Lūk, tātad arī visi pieejams klātienē Rīgā Krastielā 103, jeb online, ko var redzēt vienmēr, tas ir fainīgs.lv. Lūdzu, šādas te savēlkošās, viss stingrs un viss būs vietās. Zīda, kā tas ir? Zīda materiāls, jā? Zīdīgās, tā var teikt, jā? Es izmērs, taču šīs laikam bija vienīgās, vai varbūt vēl kāda tur paslēpusies būs, bet, pa lielam es izmērs pa 6 eiro, jo bija 17 eiro, un tagad ir pa 6 eiro, kurš pirmais brauc, tas pirmais maisa, vai draudzenei māsai, vai kaimiņienē, vai, nezinu, slepenais pielūdzēs var ieķiet kādu apakšbiksi, un kas zin, kā vakars ievēršās, vai turpmākā dzīve. Lūk, tas bija no etam. Mēs dažādu miksiņu parādīsim, lai, kā saka, ir mazliet kaut kas atšķēdās. Šeit būs no dārgā gala, jā, Tommy Hilfiger. Ļoti laba kvalitāte, kā zināms, un tā, bet šis modelis ir caurspīdīgais variants, mežģīņu variants, un tā. Ok, kurš cepur, kurš apakšā, ja? Labi. Tātad es izmērs šis te, cik var teikt es, jo viņiem rakstās es, bet šis ir ļoti maziņš, tas ir noteikti iespējams. Es ieteiktu labāk klātienē piemērīt, ja? Taču viņš ir tik filigrāns un tik skaists, ja? Tātad no 45 eiro uz 26 eiro. Tommy Hilfiger pilnīgi jauns, skaists ar šādiem te kvalitātes iezīmēm, jūs varat redzēt, un rozā ir rozā. Tā, tālāk, kaut kas no melnā, taču arī Tommy Hilfigers, pilnīgi cits stils. Šeit ir aizklāts,
un šeit ir mežģīni. To mēs varam redzēt, jā. Un šis ir arī S izmērs no 35 eiro uz 20 eiro. Kurš ir Tommy Hilfiger fans, tie zinās, ko nozīmē Tommy Hilfiger apakšveļa. Jā. Un interesants modelis, jo šeit ir rekur caurspīdīgs, var redzēt, jā. Šāds te variants. Lūdzu, 20 eiro Tommy Hilfiger. Tā, tālāk ir atkal etam. Kurš tur teica cepurīti, ja? Melnās savelkošās stingrās apakšbikses ar pilno dupsi, kā saka. Taču šeit ir tāda nostrādāta maliņa, stingra, ja? Un etamam, kā jau zināms, cena būs vienkārši konfekte. Es izmērs pa 6,80, ja? Šis viss redzams ir arī online, findīs.lv, jeb rakstiet, zvaniet. Un mēs esam šodien šeit līdz cikiem? Līdz 5? Vēl var paspēt rītdienai sagatavoties. Tas pats stils arī šeit ir skaistā, tādā zeltīti brūnā, zeltītā, skaistā krāsā, sulīgi brūns, arī savalkošas, M izmērs, ir arī mazliet lielāks, man liekas, un šīs te ļoti elastīgas, un es domāju, viss, kas jāsavalk, tiks savilkts un parādīts. Tā, tālāk ir kaut kāds cits modelīts, jo mums prasa bieži vien arī augšu lielāku un varbūt arī apakšu lielāku, jā. Pilnīgi cits modelīts, taču katram modelim ir sava odziņa, jā. Es viņu atvēršu mazliet platāk. Šīs ir 44. izmēra, no 27 uz 10 eiro, jā. Pareiķinām, cik liela atlaide ir šīm apakšbiksēm. Pilnīgi jaunas, skaistas, etam, Francijas. Teiksim tā, Francijas mežģīns, jā. Paskatāmies, reku šeit var redzēt ļoti skaista sānu maliņa, augšpusīte. Un brīvas, bet ar savu eleganci, jā, 6 eiro. Tā, sarkanā krāsa. Nu, šis atkal būs cenu sprādziens. Esiņš. Jā, tūlītās atvērsim vaļā, lai var parādīt. Tātad esiņš, bet ir pilnīgi ar pikantām lietiņām. Reku šeit ir ar tādu, abās pusēs, ja redzi, te jau visus elementus nevar paspēt ieraudzīt. Lūk, šeit ir ieniņās. Nu, lūk, šādi. Šādi te ar tādu līniju, ar lentīti un aizmugurē kaut kas pikants, jā. Droši varam padot savai draudzenei ziņu, rekur ātrumā skrienam uz Findīs un, jā, čau. Skrienam uz Findīs un ķeram apakšveļu, jā. Te var gan augšu, gan apakšu, tūlīt arī augšiņu parādīšu. Es izmērs 5 eiro, nu, tā kā lūdzu. Rindā, jā, stājamies. Jebšu skatāmies internetā, findīs.lv. Un ir arī šāds tāds kodiņš. To es mazliet vēlāk varu pateikt. Ko vēl var papildus izmantot. Nu, tas būs pavisam eleganti, pavisam izdevīgi. Nu, lūk, teicu par augšiņu, lūdzu. Šāds te, ko, nezinu, vasarā cits varētu vilkt šādu te. Varbūt kā topiņu, jā. Tagad visu kaut ko vēl. Bet idejiski, paskatās, šeit ir mugura tāda kā līnija. Tā, kur man jārāda šitā, jā. Šīta līnija. Un tā kā pilna bļodiņa krūts ieguļās iekšā. Jā, čau. Ieguļās iekšā un šāds te maksā 13 eiro. 85D izmērs, jā. Kurām ir? Lūdzu, dāmas, un šīs te ir pa 13 eiro, etam skaistā, kvalitāte ir vienkārši konča. Te varētu par katru lietu stāstīt, ko es arī mēģināšu jums parādīt. Tā, čau, no kurienes esam vispār? Čau. No kuras puses esam? Mēs šobrīd esam Rīgā, taču, kā es teicu, online vienmēr visu var apskatīt, bet tie, kas grib pačondīt, tie var droši braukt ciemos. Lūdzu. Šāda te, tā, kas tas ir, 70A, jā, maziņš, augšiņa, maziņa, taču tik eleganti var pasniegt šo te variantu. Šeit ar mazām, tā kā caurspīdīgi apakšiņa, mežģīnīte, jā, un nav nekādu šīs te stieplas nav. Ir mīkstas, mīksts nebūs nekas nekur nespiedīs, ne sānos nekur, un šāds te maksā no 36 eiro. Uz 14, jā, akal parēķinām, kas par cenu. Magic, jā, hakī krāsām. Lielo krūšu īpašnieces, ik pa brīdiem mums te raksta, kur ir kaut kas lielāks. Nu, tā tad lūdzu. Ir arī šādas te lielas bļodiņas.
ja? Kuram lielas, kuram pilnīgi normāli. 85E, ja? Tātad arī šāds variants ir, arī 13 eiro maksā, taču tomēr sava elegance un skaistums arī lielām krūtīm. Kvalitāte, jo ir platāka lencīte, un šeit ir aizdarītas arī platāk tā, un mazliet ar tādu kā zeltītu efektiņu, ja? Lūdzu, kaut kas pilnīgi cita materiāla, sportiskāka, bez mežģīnēm, taču ar stieplītēm, ļoti stingra apakšā, nu tā kā līnija pilnīgi, ja, čau! Rekur, otra puse ir arī bez mežģīnēm, šāds te pilnībā iekļauj krūti un ļoti ērti šādā te modelī. 75E no 30 eiro uz 12, ja, mēs kā outletā varam piedāvāt šādu cenu, jo kurš gan negrib kvalitāti ar labu cenu. Ja? Tātad šāda te krāsa, sinepju, zeltīta, bronzīga, haki, kā gribi. Sauc kā gribi. Lūdzu, Tommy Hilfigers arī turpinām tālāk ar Hilfigeru. Mazāka izmēra krūtīm, taču, kā zināms, Hilfigers vispār izceļās ar mazāku krūšu atbalstu, kā saka, viņa nav, viņu klāstā nav šausmīgi liels variants, tāpēc šeit ar mazākām krūtīm, lūdzu, un šis maksā tātad no 38 eiro uz 22 eiro, ja? Pēc noņemšu lentīti nost, pilnīgi jauni, oriģināli krūšturi, šāds te, interesants. Šeit ir caurspīdīgs augšpusītē, pa vidu piesakts, un aizmuguri ir tīri vienkārša līnija, kas ir vienkārši perfekti kādai kleitai ar atvērtu muguru. Ja? Čau! Čau, čau! Kleitai, kas ir pilnīgi atvērta mugura, ļoti skaisti šī te līnija izskatīsies. Var aizvērt ciet. Šeit pat ir elements. 3 krāsas, kā ir zils, balts, sarkans, un aizveram ciet, kad ir uz šaurāko variantu. Tad, nu, stabili izskatās, kā vienkārši būtu, nezinu, pelkustīma augšiņu uzvilkt. Redzat? Pilnīga līnija. Šādi te. Lūdzu. Tā, iesim tālāk. Kas mums te ir? Te ir kaut kas nokritis. Tā, tas mums būs bikses. Varbūt bikses kāds grib redzēt. Mums tieši bija nokrituši. Nu, lūk, pa vidu visai apakšveļai šāda te tipa skaistulis, taču mazums kādam šodien rīt jāiet ir uz kādu 80. gadu ballīti. Starp citu, Viktorīna šajā brīvdienās būs MD Viktorīna, negribu neko popularizēt, tik cik zināju, ka tur būs 80. gadu stilā jautājumi. Tā kā mazums kāds tais šādi te ballīti kļošanas, jā, šādas te, un ar flitteriem mierīgi var dabūt uzmanību, un šīs būs ilgtermiņa ieguldījums, jo visko nenoveco. Un, ja vienas bikses ir, tad otras tev stabilitātes nevajadzēs, jā? Un 38. izmērs maksā tikai 25 eiro, jā? Tik daudz flitters, es nezinu, kur vēl var vienu vietu dabūt. Tā kā droši, šos gan nolikšu mazliet tālāk. Tas disko ir smags. Tā, turpinām ar apakšveļu. Dāmas, vīrieši, kur jūs esat? Dāmām gribās kaut ko, ir taču meitenes, kas vienkārši pasūta. Personīgi stabili zinu meiteni, kur vīrs nopirka brendotu apakšveļu, un viņai nederēja. Bet tad viņa aizbrauc uz to attiecīgo veikalu un izvēlējās īsto lietu. Bet, nu, tā meitene tiešām gribēja šo te brendoto apakšveļu. Un, nu jā, bet varbūt jūs zinat uzreiz, kas meitenei vai tev pašai patīk. Reku šeit ar mežģīni, pilnīgi caurspīdīgs, neko nepiesadz. Un muguriņa šeit ar tādu gumiju. Nu, vienkārši konča. Jā. Tā, es nezinu, man tā patīk ar zelta elementiem un tik filigrāna. Šis ir uz S izmēriņu, ja, dāmai, no 50 eiro uz 29 eiro. Ja? Lūdzu, ļoti skaisti tādā sulīgi sarkanā krāsā. Tā, iesim tālāk, kas mums te vēl ir. Jā, pilnīgi cits stila modelis. 75D, ja, tātad priekš tā 75, šis ir D izmērs, no 45 eiro uz 24 eiro. Nu, tad arī cik liela atlaide. Priekš Tommy Hilfiger, pilnīgi jauna, oriģinālā, kas tas ir, zīmola, ja. Tātad, lūk, pilnīgi ar cietām bļodiņām,
aizvērts, viss, nu tā kā reāls krusturs. Nekas par daudz, bet tomēr ar savu eleganci šeit ar mazliet ar tādu tūplānā parādīt. Varētu redzēt, var vai ne? Tomēr ar savu eleganci, jo nav visi mežģīņu fani. Lūk, tad mums ir šāds te ar rombiņiem, kas ir pavisam smalks, maziņš, taču ļoti efektīvs. Parādīšu. Tā kaut kas mums te sagriezies. Dikti dejojas. Nu, lūk, šāds te skaistulīts, maziņš, bet tik jaudīgs, es nezinu, viņš tik fifīgi izskatās. Iekšā ir ar rodarīti. Jā, viņi pat, es nezinu, varbūt kā pelkustīm var izmantot. Bet muguriņa pilnīgi plāna maza līnija. Jā, un tādā bordo ar baltu. Jā, ļoti skaists. Un šim cena ir 23 eiro. Tommy Hilfiger, jā. Tā, ejam tālāk. Kas mums te etams. Nu, šis gan būs tāds interesants, kā lai parāda viņu. Šis būs 70B izmērā. Tā, mēģināsim kopā viņu saprast. Jā, vienkārši garas lencītes. Ok. Man te bija. Tā. Čau, kā jums ziema? Es kamēr te lieku. Es šodien sanāk paslidinājos un izbaudīju pastāvēšanu. Cilvēku šoks par ziemu mums bija. Pēkšņi sniegs laikam visus pārsteidza, jā. Īpaši man tā ziņa no rīta. Bim bom. Kā no baigais sniegs būšot. Tā. Kas mums te vēl? Ok, mums uz augšu vēl. Nu, šis ir ļoti filigrāns un ļoti, nu tā kā nevienai. Šis būs tas balkonet, jā, stila, kas nav nekāds push-ups neko, bet šeit pilnībā, tā kā lai jums parāda, dūrīte krūts pilnībā pati paceļās uz augšu praktiski. Šeit ir šāds elements. Šis ir 75B un no 40 eiro uz 16 eiro. Lūk, šāda te muguriņa. Ļoti filigrāns un ar melnām apakšbiksītēm. Nu, vienkārši konča. Pieliekam klāt, kā tur ir savalkošās apakšbikses, jā. Kur tur var redzēt? Nevar redzēt, var redzēt droši vien, jā. Nu, iztēlojamies, jā, kā tas varētu būt. Lūk, tālāk, kas mums ir? Brūnā krāsa mums nav bijusi. Es saku, katram modelim ir kaut kāds maziņš tāda odziņa, kas padara tik ļoti individuālu un tik, to pateikšu, izceļošu katram personīgi. Nu, šis ir tik skaisti krūts, izskatās šajā modelī. Viņš kā viņu katru paņem, ietver atsevišķi, var aplūkot mājaslapā findīs.lv, ir bildes, jā, kur var apskatīt šos te modeļus, kā ir uz modelēm, un šeit ir ar caurspīdīgu sāna maliņu, un vienkārši ar gumiju, skaista plata gumija muguras daļā. Ļoti skaisti izskatās krūts, kurš ir vēl brūnās krāsas piekritējis, tad tas ir vispār 75D izmērā. Un no 30 eiro tikai 12 eiro. Nu, ar apakšbiksēm, kur te bija arī brūnās, to ir parādīšu. Lai var priekšstatu gūt, jā, ar šādām te, man liekas, varētu būt, ok. Tā. Tā. Iesim tālāk. Kas mums tur vēl slēpjās? Šis bija interesants variants. Sportiskā stila komplektiņš, kur ir apakšbikses un apakšbikses un augšiņi kopā 10 eiro no Nēstīga gala. Tā ir pilnīgi cita firma, bet nu šādi te, jā. Kuram patīk pilnīgi mīkstais, nekur nekas nespiedīs pilnībā. Kādai pusaudzei varētu būt, jā. Nu, meitenes taču arī aug un viņām savu galvu augstās apakšbikse. Jebšus, nezinu, bezmazai sporta tērps ar skaistām platām lencītēm. Un šis ir uz ML izmēru, jo viņš ir staipīgais variants. Ļoti brīvi un meitenēs 10 eiro, es nezinu, 2 pa 1 cenu sanāk, jā. Un mums ir tā, ka virs 50 eiro piegāde ir pa velti. Tā kā pāris lietiņas saliekam un gaidām savā pakumātā un par to piegādi nebūs jāmaksā, vai ne? Tā. Tas mums ir tādā maigi rozā krāsā. Tur ir veci rozā, jā, sanāk. Šāds te pilnīgi staipīgs modelītis. Nu, lūk, tad pārējām mazliet parādīšu naktsveļu, jā. Naktsveļu.
šāda te pilnīgi skaistā, sulīgi sarkanā krāsā. Šis ir no Tommy Hilfiger. Un ir, tu pateikšu, kas par materiālu, lai es te nestāstu, ka tas ir zīdveidīgais, jā. Tūlīt. Pateiksim. Poliamīds, jā, un elastāns tā skaitās, laikam. Jā, šis ir ļoti, ļoti viegls un, es nezinu, tik elegants, tik skaists, tāds ar mežģīnu. Tas ir tā kā komplektā ar šo te, redzat, krāsu, jā, pilnībā. Pilnīgi vienāda krāsa, dzīvē izskatās. Un, kurš gur apakšveļā jau nē, bet šeit nekā nekur nekas nespiedīs. Un tā, pie paša galvenā, M izmērs no 80 eiro uz 47 eiro. Lūk, šāda te naktsveļa. Es esmu 1,77 m gara, ML izmērs. Pāri dubsim stabili un vēl mazliet pāri, ja? Lūdzu, ir šāds te zilā krāsā ar puķītēm, kas ir, man liekas, tā kā tāds tipiska krāsa Hilfigeram, ja? Ko nezinātājs nevarēs pateikt, ka neko nezinu, kas tas tāds ir. Tā, kas tas ir? Šeit ir ar rāvējslēdzēju sānos, ja? Tam nebija nekā, šim ir ar rāvējslēdzēju. Ar mežģīnīti, šeit rakstīts Tommy Hilfiger, Tommy Jeans, es atvainojos, jā, Tommy Jeans šis ir, jā. Tātad XL, jā, viņš ir lielāks, jo tur ir ar rāvējslēdzēju sānos, un no 99 eiro ir uz 59 eiro. Lūk, šāds te skaists viegls, bet šim ir mazliet cits materiāls nekā tam iepriekšējām. Jā, lūdzu. Tā, tālāk, kas mums te vēl slēpjas? Tumši zilā krāsā. Šis ir akal tā kā kokvilna apakšā šeit, bet šeit ir šīs te mežģīnas caurspīdīgas un krūtīs akal pieslēgs. Tā kā gan pikanti, gan eleganti, gan pieklājīgi, ja? XS izmērā no 70 eiro uz 41 eiro. Šis ir super deals, es domāju, jo naktsveļa jau tā var parādīt. Naktsveļa nav lēta, jo, labi, ir laba cena un kvalitāte. Lūk, šāds te Tommy Hilfiger. Tā, klasika, kas klasikas galā, tas ir melna krāsa, un šis ir melnais skaistuls. Melnais skaistuls, ja? Dāma vienkārši, es domāju, ka uzreiz teiks jā šai lietai, nepretosies, ja kādai kāds uzdāvinās. Es izmērs no 80 eiro uz 47 eiro. Taču mājaslapā strādā kodiņš medības 10 un saņem papildus vēl 10% atlaidi. Ja? Tātad šāda te. Šis ir mazliet jau pat caurspīdīgs, varētu teikt. Ja? Šeit varbūt var redzēt. Cik caurspīdīgs. Ļoti skaists un tik vienkārši, cik vienkārši var būt, taču ar savu odziņu. Kurš zina, ka ir tādi krušturi, uz abām pusēm, ko var nesāt. Šis ir tas variants, mums ir dažādas krāsas, man liekas, ir paņemts. Ir citas krāsas arī, atradīsim. Tā, slēpjas kaut kur pagaidām. Tūlītās. Jā. Cita krāsa un cits modelis arī mazliet. Tātad šeit priekšpusītē var īpaši foršas, domāju, dāmām, kuras baro bērniņu, ja? Nav lielo krūšu, kas saka īpašniecēm, taču šeit var atvērt vaļā. Un vai arī vienkārši ar dekoltē var nesāt, šādi var nesāt priekšā, jeb šus priekšā ir pilnīgi slēgts un aizmugur sanāk ar iksiņu, tā kā ar V-veidu izgriezumu. Interesants variants no Etama. Un šis ir 9 eiro, no 23 eiro. Pa 9 eiro šāds te skaistuls, ko var nesāt divējādi. Abejādi, divējādi, kā ir pareizāk. Tā, un otrais bija arī šāda te tipa stila. Priekšpusītē mežģīne, ja, un aizmugurītē ir šis te pilnīgi slēgtais, kas ir neredzams. Lūk, šis arī ir abām pusēm, un šis ir 10 eiro vērts, jo es izmērs un bija 26 eiro. Tagad ir pa 10 eiro. Lūk, ejam tālāk. Tā. Kaut kas dikti sportisks, taču sportojot visam jābūt ērti, vai ne?
Tā, kā lai viņi pa labāk parāda. Hakī tumšā krāsā. Šāds te, gluži kā vienkārši topiņš, taču iekšpusē ir, tūlīt parādīšu, mugura arī platā, reāli kā topiņš, taču iekšpusītē ir līnija. Tā, kā lai parāda. Iekšpusē ir līnija, kas krūts satur. Attiecīgi viņas būs ieturētas un nekritīs ārā. Tā var teikt, jā. Nu, lūk, šāds te XL izmērā, taču šis gan mums ir vairākos variantos. Dažādi izmēri, un ir arī, tūlīt parādīšu, jā, šāds te mums vēl modelis ir arī, taču, tūlīt parādīšu, šis ir tā kā V-veida izgriezums priekšā un aizmugurē. Un arī tur iekšpusē viss, tā kā lai parādījums. Šādi, jā, var rādīt. Nu, lūk, šādi te. Šādi te, ka viņš pārliekās pilnībā, taču iekšpusē ir tas, kas satur. Nekas nekur nekritīs un stingri turēsies. Nu, lūk. Un šāda te aizmugurīte, jā. Tāds mums variants ir. Un šis te lielais sporta variants, šis ir XL, un citi varianti ir no 40 eiro uz 16. Pārēķinam, cik liela atlaide ir šiem skaistuļiem. Tā. Ir arī bešīgas apakšbikses. Savelkošās, taču ar stringa aizmuguri un dažādi izmēri, laikam arī šīm bija. Esiņš pa 6 eiro lūdzu, kur jūs esat un ķerat ciet bēšīgā krāsa, nūd vienmēr nodara. Tā, kaut kas pavisam pikants, ļoti dikti, caurspīdīgs. Šāds te variants, tā kā it kā korsete, jo te ir pagarinājums. Es oficiāli šo nosaukumu nezinu, bet man liekas, viņa skaitās kā korsetveidīgais. Nu, lūk, tā. L izmērs no 36 uz 14 eiro. Ja? Šāds te variants, pilnībā caurspīdīgs. Muguriņa ir ar vienu mazu līniju, nav nekas plats. Un šeit ir tā, ka saturās krūtis, un šī līnija vēl mazliet apakšā pagarinās. Tā kā lūdzu, pa 14 eiro tik skaists, spilgti baltā krāsā. Tā, kas mums te vēl? Apakšbikses pilnībā mežģīņotas, saka mežģīnītes visās malās. Un tādā arī rakstīts hipster. Kurš māk izskaidrot, kas ir hipster? Apakšbikses tas laikam ir, ka jau pilno dupsi, jā? Vai Brazīlijam atkal ir tāds līdz pusītē, laikam, jā? Ok. Tātad būsim moderni, teiksim, hipster apakšbiks. Jā, šis būtu komplektā, piemēram, ar šo perfekts mačo, kombo, nezinu, pēc krāsām stabili. Vai, ja ir lielāks krūtis, var arī šādi sakombinēt, jā? Tā kā tur moderni saka, up to you, jā? Tātad, ko es te vēl pa cenu neko nepateicu, XS izmērs, man kauns teikt, 4 eiro. 4 eiro apakšbikses, kur vēl tādi joki redzēti par kvalitatīvu franču apakšveļi, ja? Kurš zina, kuram ir mājās kaut kas no etam? Es varētu pacelt roku, kurš vēl pacels roku? Labi, turpinām. Šeit parādīšu skaistas, navy blue, tumši zilas, jūras tumši zils, bet tā kā pelēks zils tonis, lai jūs varētu saprast, kur ir tā odziņa viņam. Tā, nu te nu gan ir. Tā, šis būs lielais variants, taču es parādīšu. Tātad tumši zils, pelēks zils tonis, priekšiņa pilnībā mežģīņota, taču aizmugurīte, es saku, katrai lietai savu odziņu. Taču šajā vietā ir stringveidīgs nepilnais dupsis, un šeit ir ar šādu te odziņu, ar šādu te lodziņu. Kā lai pasaka? Ar lodziņu. Caurumiņš. Tā. 46. izmērs, jā, arī lielāks dupsis, kāpēc ne, vai vienkārši lielāks izmērs, lai nespiežās sānos. Tā vismaz mana praksa ir foršāka, kad ņemu izmēru lielāku, lai nespiežās nekur, vai ne? Jo no apakšveļai tiešām ir jābūt ērtai. Un 48. izmērs pa 6 eiro. Labi, iesim tālāk. Melns, kā es teicu, klasika, arī lielo krūšu īpašniecēm. Šis ir kā saldais ēdiens, ne visas vienmēr kaut kur noķert. Šeit ir liela bļodiņa, dāmai, kurai liels krūts, pilnīgi normāli, un reku šeit ar mežģīņu sāniņu,
ar polsterīti, šeit nav. Tikai sānā viena stieplīte, un šeit ir pilnībā mīksts apakšā, ja, kas ir atkal lielo krošu īpašniecēm vienkārši superīgākais variants. Ar šādu te muguriņu 3 stūrīts, ja, un mežģīnīti šeit. 80 izmērs un 16 eiro tikai. Nu, lūdzu, viens kvalitatīvs melns krušturs, ja. Tā. Kaut kas no topiņa, kas ir kā krušturi, arī varētu izmantot. Jo kurš gan ne visi cilvēki nesā, ne visi dāmas nesā krušturs. Un īpaši vasarā, kad ir super karsti, izmanto šo variantu. Šāds te variants, tūlīt parādīsim, laikam šādi apsien un izskatās kā super topiņš. Zīdīgais materiāls. Lūk, šādi. Izņemsim ārā. Lai var saprast. Lūk, šādi te. Šādi te pilnībā uzliek un laiž dzīvē. Jo, atkal netiek ārā. Jo mugura ir ar gumiju. Tas ir vienkārši magic. Visu satur. Nekas nekur nespiedīs. Tik, cik vajag, tik arī platāk aiziet. Un čau. Tik būs. Tātad tā. XS izmērs, nezinu, pavelti šodien laikam. Šodien laikam pavelti. Bet man ir atmiņā palicies kaut kādi, nezinu, arī maksimums 10 eiro viņš bija. Vai ja kādam interesē, dikti raksti, zvani, uzraksti momentā, tūlīt izdomāsim, cik viņš, atradīsim, cik viņš maksā. Es rādu to outleta mūsu dažādību, ka mums ir gan sporta tērpi, gan apakšveļa, gan apavi, gan bērnu drēbes, gan skaistas, elegantas kleitas. Tiksim līdz somiņām un mazliet kaut kā sarkana, jo, nu, tomēr, vīrieši sarosās, viens džempers super sarkanais, un mazie puiši, mazie Valentīni, mačo varēs arī šo to ieķert. Lūk, augšā skaists topiņš, sportiskais, tā, pateikšu, tas staipīgais materiāls, poliesters ok, elastāns ok, bet nu, tas modernais, kas tagad ir tas materiāls staipīgais. Lūk, šāds te topiņš, kur vienkārši ar augstajām jostas biksēm vienkārši lai dzīvē un tev visu viņš satur. Lūk, šāds te muguriņa, jo iekšpusē ir kas satur pilnībā sporta stilā un rītīgi ērts. Esiņā izmērā no 36 uz 14 eiro. Nu, magic. Tā. Bodijs, dāmas un šādi izmēram, man liekas, stabili nekas nav jāsavalk, bet, nu, katrs mēs jūtamies kā gribam. Šāds te skaists bodijs ar, tu pateikšu, ar nenošūtām maliņām. Apakšā, ja nekas sānos nespiedīsies. Šeit ir plati un bez 10 rindām, jā, vienkārši ar kņopītēm, šitien te klikt. Un gatavs plats nav tāds šaurs, kas varētu spiesties. Un šāds te, tu pateikšu, 70B izmērā. Skaists bodijs. O, Dievs. Meitenes un dāmas, 7 eiro viņš maksā. Tas ir kaut kā tā kā akcija kaut kāda. Ok, šī būs akcija. Ja kāds skatās šo laivu momentā, vienkārši sold, ja, kuram vajag pa 7 eiro šādu skaistu bodiju. Lūk, kaut kas pavisam caurspīdīgs. Kā man bērni palīdzēja šo te izpakot un darīties, mēs te kopā bieži vien daram, un bērni nodomāja, ka šis ir gulēšana, jo tas ir caurspīdīgs. Nu, lūk, pilnīgi skaists, pilnīgi caurspīdīgs ar skaistām mazām puķīšu elementiem. Nu, reāls pavasaris, paskaties, es jūs mēģinu aizvest līdz pavasarim. 70C pa 13 eiro. Nu, paskaties, cik caku maziņš, ja? Bet cik daudz dod šīs te mazās lietiņas klāt. Tā, un šeit ir tā. Arī M izmērs. Šis ir magic. Šis ir īstenībā baigi labais priekš kleitām. Paskatāmies. Šāds te diezgan notur stingri šajā vietā krūts, jo šeit ir balsta maliņa, bet tā mugura. Paskatāmies, nekas liekas, vienkārši taisna līnija, un ja ir šeit topiņš vaļā, tad, nu, pazeminātā muguras daļa vienkārši bomba. Ja? Un šis bija, es teicu, 10 eiro. Lūdzu. Tā, kaut kas pavisam garšīgs, pavisam skaists. Rozā. Kurš ir rozā fans? Guess skaists bodijs, pilnībā
pilnībā reku nošūts, taču nav apakšā dibena pusē, nekas nekur nespiedīsies, arī platā josliņa un muguras daļa, nu vienkārši konča. Ar zelta elementiem, skaisti notur bļodiņu, var mierīgi džinsām, ne? Šitam te uzlauž džinsus, žaketīti, nu tuši tagad tā staigā ar zelta elementiem, reku šeit. Un šis te bija esiņš uz 24 eiro, bija 45. Lūdzu, kur ir tā dāma, kurai ir esi izmērs, varbūt tu zini, lai ciemos un tavs bodijs būs jau, kad sanāk, ja šodien izsūt, tad, nu stabili, pirmdien viņš jau būs pie tevī. Tā, šāds te apakšveļas naktsveļas komplekts, var izveidot komplektu, tu parādīšu, lilā ar bēšīgo fonu, ja, lilā, taču viņš tik skaisti krīt, viņš ir ļoti, ļoti viegls, kas tur super elastāns iekšā, ja, kokvilna, un ar šādām te biksēm. Protams, var arī atsevišķi, nav jāmiksē nekas. Un tā, bikšu cena 14 eiro un krekliņam 12. Tātad cik? 26 eiro, viss pārdots. Tā, šeit būs viens maziņš, nu teiksim tā, neredzams brāķa variants, taču par superīgāko cenu. Kurš ir Tommy Hilfiger fans, lūdzu, gatavs. Mēs viņu izveidojam kā komplektu, taču pilnībā to var neizmantot kā komplektu. Šādas te mājas bikses, naktsveļa, jā, es viņus saucu par pantaloniem, bet nu kā kurš. Šādas te Tommy Hilfiger bikses, kokvilnas, ļoti mīksts, patīkams audums. Un XS izmērs pa 21 eiro, ja? Lūdzu, šāds te. Mēs šo cenu uztaisījām, jo viņš būtu tik lielisks kopā ar šo te krekliņu. Augšiņu, ja? Tā kā bēšīgs tāds veci rozā. Šis arī ir XS-iņš, un šim cena ir 15 eiro, jo, tu parādīšu, to pilnībā var likvidēt. Šeit ir ar mežģīņu rokām sānos. Sašaurināt šis te spārnu veids, jā, šeit. Un šeit ir tā, ka, te parādīšu, viens burtiņš ir pazudis, man liekas, jā. Viens burtiņš mums ir pazudis, to var noskrubināt un pilnībā noņemt nost un viss, un 15 eiro krekliņš. Tā, un cik es teicu, 20 eiro bikses. Tā kā, nu, arī super komplekts ir gatavs, pilnībā nekādu citu defektu tur nav. Lūdzu, tā, šeit ir bez defektiem, taču arī var izveidot kā komplektu. Tommy Hilfiger augšiņa, es izmērs 20 eiro. Viņu var kombinēt ar šīm te gārajām, reāli treniņu tērps, jā, viņš skaitās sporta tērps, atvainojiet. Arī pa māju var staigāt, M izmēra 40 eiro bikses, no 70 eiro arī, ja? Šādi var izveidot, ja? Vai garās bikses liekam nost un pa māju vienkārši konča staigājam šādi, ar šortiņiem. Šortiņu cena ir 29 eiro, ja? Tātad augšiņa un apakšiņa, nu, perfekts kombo, arī super veci rozā krāsa. Tā, kas mums te vēl mazliet no apakšveļas? Tā, kas mums te ir? Ok. Rekur ir balta, pilnīgi balta, taču tik filigrāni skaista. Rekur šeit sānos ir mežģiņi, rūtains tāds, rombiņi rūtaini, un muguriņi arī šādi bez mežģīnēm satur. Un tas ir 70C izmērs, 13 eiro. Ok. Tā, kur mums bija brūnie fani? Brūnie fani, tā, šāds te skaists, dikti caurspīdīgs, taču šeit ir šī stieple, kas pilnībā visu satur. Arī apskatat mājaslapā findīs.lv vai rakstat uz 24330 un visu atbildēsim, taču šeit mājaslapā var redzēt uz modelēm šos te variantus. Tik skaisti, ar tādiem maziem elementiem, kas padara, nu, dāmām, taču vajag skaistu viņu etam rakstīts, jā. Nu, lūk, šāds te maksā 14 eiro. Nu, arī dažādi, man liekas, šim bija dažādi varianti. Tā, kas mums tad vēl? Atlases, jā, varbūt. Zīts atlases, kā viņi tur sauc, to ir paskatāmies. Tā.
Šāds te variants ir. Poliamīts, jā, viņš skaitās, un elastāns, un kaut kas tur vēl. Labi, zinātāji zinās, bet šim te variantam arī šeit ir krūtis pietur, šī te līnija balsta, un šeit mugura ir tā kā izgriezts kvadrātiņš, arī ļoti interesanti. Un tā, šis ir M izmērs 14 eiro. Lūdzu, ķer ciet tavējais. Tā, un pēdējā versija krūšturītim, ko es gribētu parādīt šobrīd. Šis ir ar super V veidu izgriezumu, bešīgā krāsā, kas ir laikam must have, tur paslēpt visu, ko nevajag, vai ne? Šeit ir ļoti dziļš izgriezums, ka attiecīgi jebkuru veidu izgriezuma krekliņu tu varētu vilkt. Mīkstā materiāla bez, stiepli ir tikai sānos un platā mugura. Arī varbūt kādam vajag platu muguru, nevis tur, kas piežās sānos un viss smals sāp. Nu, lūk, šāds te skaistulīts M izmērā no 40 uz 16 eiro. Ok. Tā, sarosās džeki vai, kas zina, es atvainojos, varbūt arī meitenes nesā sarkano superkrāsu, bet man liekas, šis ir super variants vienkārši kādam džekam. Es nezinu, es kā meitene, labi, vīram es neuzdāvināšu šādu, bet varbūt kādā vidusskolā, vai ne, uzdāvinu kādam čalim vienkārši, es paskaties, šitāds te ar sirsniņu, ja, šitien te sirsniņa, un uz muguras, paskaties, viņš pa skolu varētu staigāt, crash. Ok. Nu, kas zina, ja, vai pats viņš sev nopērk un domā, ka viņš tāds ir pa skolu staigā. Only, un no 40 eiro uz 22 eiro. Viņam ir tik sulīga krāsa, tā kā, es nezinu, man viņš tik spilgts liekas un piestāv fainiem, ja. Varbūt šis būs mums darba hūdīs jāstāja. Es visiem būšu crash. Labi. Tā, svārki, spīdīgi svārki, kleitas. Tā, varu parādīt kādu skaistu kleitu, kas mums ir šeit, jā. Ļoti, ļoti, ļoti skaista, smaga šī bija Guess kleita. Nu, ir Guess kleita. Smaga kleita, taču ar garām rokām, balonveidīgas rociņas un mugura. Paskatāmies, mugura šeit izgriezums tik skaists. Jā, šitien te. Un tas materiāls ir samta materiāls šeit, jā, ar fliteriem. Nu, vienkārši bomba. Ar pilnībā aiztaisītu kakliņciet, taču mugura ir atkailināta, jā. Man kā pie 1,77 m, skaisti iet pāri dubsim, taču, S izmērs man nav, jā. Šis ir S izmērs no 224 uz 130 eiro. Šāds skaistuls, atskatīsies stabili. Šis ir no dārgā gala. Piedāvājums ir, atliek jūsu izvēle atliek, jā. Šāda te arī Guess kleita, spīd trakāk nekā mūsu skaistā siena. Īpaši, es nezinu, jebkurā gaismā, ka pienāk klāt, tu parādīšu, rādās, jā. Viņai tāds tīkliņa materiāls, taču, protams, ar roderīti iekšā neko redzēt cauri nevarēs. Un mugura standarta, pilnībā viss ciet, garās rokas, taču visa mega mirdzoša. Un esiņš no 280 uz 150 eiro. Jā, šāda te skaistlība. Rokas gan būs tās, kas ir bez odarītes, šitiem te caurspīdīgas mazliet, jā. Tas ir tā, varbūt kāds dikti grib paspīdēt, bet, ja grib kāds nenormāli izcelties, tad es ieteiktu šo. Cerams, ka nesaplūdīšu ar sienu. Es varu noņemt no šo pagaramu, es parādīšu. Šāda te skaistula. Bikšu kostīms. Jā. Čau, jā, spīd. Šāds te skaistais bikšu kostīma variants ar banti, kura atmiņā paliks un spīdēs līdz kosmosam, ko es saku. Šeit šis ir bikšu kostīms, šeit ir superīga stingra gumija, kur tev nekas nenokritīs. Varbūt kāds grib piešūt lencītes, ok. Šeit ar rāvēslēdzēju mugurā. Un pilnībā melns ar platajiem galiem. Šeit platās bikses, tā kā nav nekas apspīlēts un, dikti spīd. Tā, cena. Kuram interesē cena? Tā, 36. izmērs no 95 eiro uz 50, lūdzu. Šāds te skaists komplekts, kur, es saku, stabili paliks atmiņā. Tā. Valentīna dienas noskaņās, sarkanā krāsa ir topā, tad parādīšu, kas mums ir pieejams. Arī ar gumiju,
Nu, ir mazliet vasarīga, bet, nu, kāds varbūt vienkārši visu laiku gribētu šādā staigāt. Nu, man dikti nedara, bet mazākam izmēram tas ir tā, 34. izmērs no 68 uz 44. Sānā izlaidumu žetonu vakari, kas tur tagad tuvojās, ja? Šeit ir sānā šis te rāvēslēdzējs, un viņa ir asimetriskā, ja? Kas ir sānā īss, un šitien te ir dikti gara šlepi, nu, izskatās vienkārši tik garšīgi, tik gaisīgi, un noteikti to var apskatīties findīs.lv, kur var redzēt, kā tas izskatās uz modelis, jā? Šī ir garā versija, sarkanai, taču šī ir apspīlēta kleita, un, nu, derēs dažādiem izmēriem, pat cik ir apspīlēta, taču oriģinālais izmērs ir S izmērs, es domāju, kādam mazam M-am stabilu, XS-am un M-am, no 70 eiro uz 44 eiro, jā, apskatāmies. Ļoti skaista, nēstīgā kleita, tik eleganti, uzvelc melnu žaketīti un reāli pārsteidz savu vīrieti, vai ne? Vai pati sevi īstenībā, kāpēc, lai neuzvilk? Nu labi, pa māju nevilk šādu, teikšu, kā ir, bet arī nav zināms. Bet pārsteidz sevi un citus, jo šitien te ir arī mugurai interesanta tāda V-veida līnija, kas nav vienkārši taisna līnija un garlaicīga. Šitais ir ar odziņu. Mazie džentlmeņi arī var sarosīties. Mums ir kvalitatīvais majoral apģērbs, brands, kur iekšā ir pūciņa. Nu, dikti liels mačo izskatītos ar šo majoral, ja? Un šī te uz 1,4 m, 104 cm augumam, no 24 uz 12. 50% atlaide, majoral jaciņa, nu, ar super siltinājumu iekšā, pavasaris tuvojās, lieldienas tuvojās, nezinu, maijs, jūnijas un jāņi un viss pārējais tuvojās, vai uz nākošajiem Ziemassvētkiem, ja? Sarkanā krāsa, nu bērns ir jāredz, attiecīgi sarkanā krāsa. Tu varēsi sarkano krāsu noteikti ievērot. Tā, un vēl arī šāds bezkaputs sarkans, ja? Nu mazums kādam dikti sarkano vajag. Sarkanās ballītes arī ir modē. Arī ar siltinājumu, bet tā jaka bija biezāka. Šāds te siltinājums. Ai, cik smuks, es nezinu, man puikam arī šāds izmērs, es viņu varētu ģerbt un ģerbt šādās te drēbēs. Arī 104. izmērs no 29 uz 14, ja? Nu, pareiķinam, cik liela atlaide, gandrīz vairāk nekā 50%. Tā, kaut ko citādāku, somiņu, varbūt kādam kaut ko elegantāku vai pilnīgi citādāku variantu. Rādu mūsu outleta dažādību, kad ir apavu šoreiz nerādījuši, dažas somiņas un apakšveļu ar kaut ko mazliet izejam. Šāda te Steel Madden, ja, šāda te oriģināli 68 eiro, nu, tagad ir 35 eiro ar zelta elementiem. Šī arī ir online. Un lūk, šādi var pastaigāties ļoti skaistā tādā sinepju dzeltenā krāsā. Neko redzēt nevar, tu parādīšu. Šādi var. Šitā te var, jā? Šitā var redzēt, jā? Iepšus ieliec iekšā un striķis šitas, kā viņi sauc, pārliekamais tā jostiņa netraucē. Ar zelta elementiem. Šeit, jā, lūdzu, šāda te skaistulīte. Ir arī maks, piemēram, šāds te Steel Madden, jā, arī ar zelta elementiem. Kurš ir Steel Madden fans? Lūk, šāds te iekšpusīte 25 eiro, ja? Lūdzu, un saldais ēdiens, ko es rādu, tā būs Guess somiņa, mazā skaistā, ne kleita, bet mazā skaistā somiņa, katrai dāmai vajadzīga, lūk, šāda te Guess oriģinālā somiņa, ar adījumu virsū, ja? Šāds te tepat ir uzlīmes palikušas un šāda te aizmugure, apakšiņa. Un taisot vaļā ir šādi. Jūs redzat, cik laba kvalitāte. Un iekšā visi bumāgi neņemsim ārā, bet ideju jūs sapratāt. To parādīšu uz pleca. Tā, un aizklibinās ciet. Tā, un uzliec uz pleca un laid dzīvē. Tā kā lūdzu, dāmas un kungi, pa lielam laikam arī esmu parādījusi visu, ko es gribēju šodien rādīt. Cerams, ka jums bija interesanti un kaut kas mazliet noderēja, aizķērās. Tātad findīs.lv vienmēr pieejams 24/7.
Krastielā esam darbdienās. Ja nu kas, zvani raksti arī sestdien atbraukšu vai svētdien, kas zin. Jā, tātad tiekamies, tiekamies online, un lai skaista, mīļa sirsniņa diena, un lai nav kaut kādi neparasti piedzīvojumi, izbaudam brīvdienas, un arī šo ziemu izbaudam, cik ta bieži mums viņi ir. Un tiekamies, nezinu, pirmdien laivā? Jā, tiekamies citos laivos. Bučas! Atā!